Es apsolīju visiem, kad es uztaisīšu video par papildu uzturu, ko es lietoju savā sagatavošanas periodā. Tagad ir septembris un sāksies arī mans sagatavošanās periods nākamajam gadam, nākamajam sacensību gadam. Pagājušo gadu es to sāku oktobrī, šogad nolēmu 1 mēnesi ātrāk sākt. Nu, un tad, principā, pastāstīšu par tām lietām, kuras es lietoju šajā periodā, un cik daudz es viņu lietoju, un kāpēc es viņus lietoju. Un pirmā no lietām, ko es lietoju savā uzturā, ir multivitamīni. Tā ir, man liekas, pamats jebkuram cilvēkam, gan īpaši sportistiem un noteikti tiem, kas nodarbojās ar svaru celšanu vai jebkura sporta piekritējiem. Un multivitamīni noteikti ir svarīgi imūnsistēmai, smadzeņu darbībai un daudz citu pozitīvu efekti ir no multivitamīniem. Noteikti vajadzētu iekļaut uzturā. Multivitamīnus es viņus parasti lietoju 2 reizes dienā, pēc brokastīm vai brokastis laikā un kaut kad arī pa dienu, kaut kādā 3. maltītē. Un es lietoju Super Multi no Dymatize Nutritions un saturu visus vajadzīgos vitamīnus. Un, teiksim, šitā konkrētā pudelīte man pietiek 2 mēnešiem. Tā kā ļoti izdevīgi. Un, ņemot vērā to, ka es viņus lietoju cauri gadu un iesaku arī citiem lietot cauri gadu, daudz domā, ka vasarā apēdot kaut kādas ogas un ar to viss būs vitamīni uzkrājušies visam gadam. Tā diemžēl nav, jo tikai daži vitamīni uzkrājās un pārējie vitamīni ir jāuzņem regulāri katru dienā. Un, ja tas tiks darīts, tad arī būs daudz spēcīgāka imūnsistēma un ziemā nebūs jāslimo. Es personīgi neatceros, kad es tā būtu īsti slimojis. Nākamā lieta, ko es lietoju vēl papildu uzturā, ir neaizvietojamās taukskābes, omega 3. Tas principā šīs taukskābes pozitīvi ietekmē hormonu izdalīšanos, pozitīvi ietekmē smadzeņu darbību, centrālo nervu sistēmu un arī, protams, locītavām, ādai, acīm. Tā ir ļoti svarīga uzturas sastāvdaļa, un es šīs taukskābes lietoju cauru gadu. Parasti es viņas lietoju tikko es esmu paēdis brokastis, un otrs ir pēc pēdējās maltītes, principā uz nakti. Ja ir varbūt tāda intensīvāka treniņa, tad var arī lietot 3 reizes dienā. Bet tas jāskatās katram pašam. Es personīgi lietoju 2 reizes dienā kā minimums. Tālāk, nākamā lieta, kas noteikti ir ļoti svarīga, ir labs whey proteīns. Un personīgi es proteīnu mainu diezgan bieži un neieciklējos uz vienu, bet parasti, teiksim tā, es izvēlos pazīstamākus brandus, jo kaut kā man ievieš lielāku uzticību viņiem. Un arī, protams, garšas un kvalitātes ziņā viņi ir daudz labāki. Šis konkrētais ir no Cytosport whey proteīns. Un whey proteīnu es personīgi lietoju tikko es esmu pamodies uzreiz, bez maz vai pat pirms tolīdz apmeklējuma, es izdzeru kādus 10-20 gramus, un tad attiecīgi sākās visas rīta darbības, gatavot brokastis, un tādā laikā, kamēr tas viss notiekās, tikmēr whey proteīns uzsūcās, un viņam uzsūkšanās ātrums ir ļoti ātrs atšķirībā no citiem proteīna avotiem. Un kāpēc tas ir no rīta labi, jo, kā saka, cilvēks ir gulējis, esmu gulējis tās 8, 7 vai 10 stundas, un organisms ir bijis, kā saka, bez olbaltumvielām tajā periodā, un tāpēc es kā pamostos tā lietoju šo whey proteīnu uzturā, kas uzreiz paceļ aminoskābu daudzumu manās asinīs.
un pabaro muskuļus. Un otra lieta noteikti, protams, ir pēc treniņa. Pēc treniņa tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, principā pats svarīgākais moments, kad viņu lietot, ir uzreiz pēc treniņa, neko tur nekavēties. Un par daudzumu konkrēti ja mans svars ir uz doto momentu, viņš ir vidēji kaut kur robežās no 106 līdz 107 kg, tad ziemas periodā vismaz pagājuši, kad mans svars bija 115, un tāpēc es personīgi whey proteīnu pēc treniņa lietoju nedaudz vairāk, kaut kur, kā minimums 50 gramus, un varbūt pat kādus 3 līdz 4 kausiņus attiecīgi, vai 75 vai pat 100 grami. Bet tas ir, katram pašam personīgi. Es uzskatu, ka man tas strādā daudz labāk nekā tur viens kausiņš 25 gramu. Tas katram pašam jāskatās. Vēl kas ir svarīgi, ka manuprāt, kas svarīga lieta ir glutamīns, L-glutamīns. Tā ir aminoskābe, principā, kuru organisms izstrādā arī pats, un kā izejuma materiāli izmanto citu aminoskābu fragmentus. Bet ir tāda lieta, kad, ja mēs trenējamies, tad L-glutamīna rezerves tiek ļoti ātri iztērētas, un tāpēc šī ir aminoskābe, kuru noteikti vajadzētu lietot arī papildus uzturā, teiksim, aktīviem sportistiem, un noteikti tiem, kas vēlas palielināt savu muskuļu masu, jo L-glutamīns viņš palīdz uzsūkties olbaltumvielām, aminoskābēm un palīdz atjaunošanās procesā, palīdz smadzeņu darbībā, imūnsistēmā. Teiksim, tas L-glutamīna nozīme uzturā ir ļoti, ļoti svarīga, un tāpēc es personīgi lietoju, tikko es esmu pamodies. Tā ir viena reize, tad pirms treniņa, pēc treniņa un pirms gulētiešanas. Tad 4 reizes dienā kā minimums, un šis konkrētais arī no Cytosport, tas ir pulveru veidā, viņi ir dažādi arī kapsulu veidā vai teiksim, tabletes. Tas, kā kuram ērtāk, es izvēlos pulveru veidā, tas laikam cenas ziņās sanāk nedaudz pateicīgāk. Un vienkārši pieber klāt konkrēti vai whey proteīnam vai konkrēti pirmstreniņu dzērienam. Un tādā veidā es viņu uzņemu. Kas vēl ir ļoti, manuprāt, svarīga lieta, ja var atļauties BCAA, tās ir branched chain amino acids, aminoskābes, 3 aminoskābes savienojums, kas principā ir ļoti svarīgs atjaunošanās procesā, lai jūs muskulis spētu atjaunoties, un lai vispār tas ir pats svarīgākais, būvmateriāls muskuļiem. Šīs konkrēti aminoskābes Dymatize Nutritions, viņam vispār aminoskābēm tas uzsūkšanās ātrums ir ļoti ātrs, pat ātrāks nekā tur whey proteīniem, tāpēc uzreiz es BCAA lietoju no rīta, pirms treniņa, pēc treniņa un pirms gulētiešanas. Teiksim, ja līdzekļi atļauj, tad šī noteikti ir tā lieta, ko vajadzētu iekļaut savā uzturā. Ja jūsu mērķis ir veidot kvalitatīvu tīru muskuļu masu, un šī konkrēta komponente, viņam ir klāta vēl arī C vitamīns, B vitamīns, un tās lietas, kas noteikti ir ļoti svarīgas, lai palīdzētu atjaunoties pēc smagiem treniņiem. Otra lieta ir aminoskābes. Šī konkrēti superamino no Dymatize Nutritions arī satur pilnīgi visas aminoskābes, un to es izvēlos uzturā iekļaut starp ēdienreizēm, lai nekristos mans aminoskābju līmenis asinīs, un tas noteikti būtu tāds ieteicams, ja jums ir mazāks, teiksim, vai, kā saka, švakāks uzturs, vai vienveidīgs uzturs, tad, lai jūs, teiksim, organisms būtu uzņēmis visas vajadzīgās aminoskābes. Un es noteikti ļoti daudz viņas lietoju, tieši te, kad notiek kaut kā saka, tas saucamais žāvēšanās process, kad es liesēju, metu nost taukus, un lai pēc iespējas vairāk pasargātu muskuļu masu, lai to nezaudētu, tad noteikti es uzturā iekļauju šīs aminoskābes. Viņas ir arī iespējams iegādāties arī
šķidrā veidā dzerams, vienkārši var pieejaukt klāt pie dzērienu, vienkārši izdzert arī ļoti patīkam garšu. Es izvēlos tabletēs, šeit ir ļoti daudz, viņas 450 tabletes, un tad, teiksim, ja tas servings ir 4 tabletes, nu, kas arī tas satur 4,8 gramus proteīnu, ja es viņas lietoju starp ēdienreizēm, vidēji man ēdienreizes ir no 6 līdz 7, nu, tad var pareitināt, cik es daudz viņas uzņemu, un kad nāk tuvāk jau kaut kādas sacensības vai svarīgāk fotosesija vai kaut kas tāds, un tad attiecīgi vēl pat arī vairāk viņas dienā iekļauju. Un man personīgi ir par veiksmi, es esmu ticis pie šādas tik ārbiņas ar nodalījumiem, un tad es varu, principā, man nav jāstāk līdzi visu laiku šīs burkas vai jānesā kabatās, viņas vienkārši tad es varu sabiert iekšā pa nodalījumiem, un tā pa dienas viņas var vienkārši, tā kā man vajag, viņas var lietot savā uzturā. Nākamā lieta noteikti, ko es personīgi iekļauju, un noteikti ieteikti iekļaut visiem, kas vēlas palielināt savu vispār masu. Es zinu, ka jaunākiem džekiem tā ir ļoti liela problēma, vai arī, nu, teiksim, cilvēkiem, kam nesanāk ēdienreizes uzņemt, vai, nu, teiksim, tas dienas ritms ir tāds, kāds ir, vai arī vēl ir situācijas, kad vienkārši negribās ēst. Man pašam gadās gan visādi, tāpēc es noteikti arī iekļauju savā uzturā gēneri, un es parasti izvēlos tādus gēnerus, kurām ir ļoti daudz kalorijas. Šis konkrētais mutanmas, viņam vienā devā ir 1060 kalorijas. Nu, citi pa visu dienu tik daudz varbūt uzņem, un, nu, labi, tas tā nav nopietni, bet ir es vēl lietoju uzturā Sirius Mas un Supermas gēners, tie ir vēl, kā saka, jaudīgāki, viņam ir 1250 kalorijas ir Sirius Masam, un Supermas gēneram ir 1280 kalorijas. Es personīgi viņus lietoju 2 reizes dienā. Tas pirmais ir pēc brokastīm kaut kādu stundu vai 2 stundas pēc brokastīm, tad vēl pēdējo otru reizi es lietoju kaut kad pirms treniņu vai arī starp nākamajām kaut kādām ēdienreizēm, un tādā veidā es paceļu savu konkrēti kaloriju daudzumu uzturā, un tādā veidā es arī varu palielināt savu masu. Nu, teiksim, pagājuši gadu, kad es gatavojos sacensībām, es ļoti intensīvi un regulāri lietoju šo gēneru uzturā, un tādā veidā es ļoti forši arī pacēlu svaru, jo es personīgi tik daudz nevaru apēst, un es neesmu varbūt tas mazākais, tāpēc es uzskatu, ka šis ir ļoti labs variants, kā palielināt svaru un kā vispār, teiksim, papildināt to savu uzturu. Nu, palielam tās ir tās bāzes lietas, ko es lietoju savā uzturā, no papildu uztura. Varbūt ir kaut kādas specifiskas lietas, ko es arī šad un tad lietoju. Tas varbūt kaut kāds tribuls, un varbūt kaut kāds, teiksim, saizonas treniņa laikā, ko dzert, vai varbūt kaut kādi pirms treniņa. Bet tie nav tādi regulāri, un tie varbūt, nu, es viņus iekļauju šad un tad vienkārši varbūt, lai kaut ko pamainītu, vai varbūt kaut kādu, nu, tas ir jāskatās. Vēl, protams, ir šad un tad es lietoju uzturā, no papildu uztura ir locītavām, varbūt konkrēti kaut kādas, nu, teiksim, produktus, kas, bet tas ir jāskatās, ja tas ir pēc nepieciešamības, teiksim, profilakses nolūkos, varbūt to nedaudz retāk dara. Visus šos produktus es iegādājos X-Power veikalā uz Brīvības 106, un tur, protams, konkrētiem produktiem ir dažādas alternatīvas. Tas ir jāskatās, man liekas, katram, kā viņš gan pēc cenas, gan varbūt arī no kaut kādiem konkrētiem tur kritērijiem. Es parasti cenšos izvēlēties lielākus iepakojumus, jo tie arī būs cenas ziņā izdevīgāki nekā ir pirkt mazāks, bet, nu, tas ir katram no maka biezuma varbūt jāskatās un arī no tiem mērķiem. Nu, šīs ir varbūt tās bāzes lietas,
ko es iekļauju savā uzturā. Grūti pateikt, vai es varu to ieteikt arī visiem citiem. Tas ir jāskatās pašam, bet, ja jūs esat nopietni, ejiet uz bodybuildingu, vai teiksim, gribat tiešām attīstīt savu augumu, tad ir ļoti daudz lietas, kas ir nepieciešamas arī no papildu uztura. Un vēl lieta ir, kā es parādīju, gan par aminoskābēm ir šāda veida trauciņš, it kā pavisam vienkārši, bet ikdienā ļoti noderīgs. Tāpat tās ir arī ar šeikeriem. Tagad ir iespēja iegādāties arī šeikerus ar vairākām, kas saka, sadaļām, konteineriem atsevišķiem, kur iespējams var arī ievietot gan aminoskābes, gan vēl papildus proteīnu vai tur glutamīnu vai kaut kas tāds. Tādā veidā tad visus šos iepakojumus nav speciāli jānesā līdzi, bet vienkārši var iebert atsevišķi un nesāt tikai šēkeri līdzi un viss tas pārējais stāv mājās. Aptuveni tā. Ja ir kaut kādi jautājumi par kaut kādiem šiem produktiem vai varbūt arī kādiem citiem produktiem, tad droši nekautrējieties rakstīt man uz e-pastu, centīšos atbildēt pēc iespējas ātrāk. Tā kā paldies, ka skatījāties!